mans krēsliņš. Jā, visiem labi zināms pasaules ceļotājs stāstīt. Tad gaidām viņam lielisko priekšnesumu. Labrīt visiem! Patīkami jūs redzēt, bet to es visiem saku. Un tad mēģināsim ātri, jo man vienkārši stāvēt 15 pāri apmaksāt. Nu, beidzas. Būtiski, pa vēlu man jau 20. jābūt vienā citā. Pastāstīšu pa polonēzi. Es viņu saku polonēzi, bet viņi izrādās ir polinēzi, bet tā. Ir tā, ka es rakstu pēdējā laikā, kaut kā Covid laikā nebija ko darīt, es sāku rakstīt grāmatu, un man pa lielu brīnu viņi arī pīra, ka jā, jo es domāju, ka es uzrakstīšu, neviens nepirks, bet man būs tāds plauktiņš ar savām grāmatām. Bet tu saproti izpērk, jā, un pa 3 lākiem esmu piedrukājis klāt. Jā, atgriežamies pie tās polonēzijas, protams, lielākā daļa mums nezina, nav cērna viens bijis, jā. Ja, nē, kāpēc es saku, tāpēc, ka parasti cilvēks, viņš saka, kur tas bijis, nav, jā, jo puses fakti ir, protams, izdomāti, bet, ja neviens nav bijis, tad visi ņem pilni, jā, tad tā arī bijis. Tad jā, tad būs ļoti daudz bildes, ļoti daudz vārīšos, jā, ceļojums, es saku, 1,5 gadu atpakaļ ir bijis tā kā, principā, svaiga informācija, skaists, viss un tā tālāk. Teritorijas ziņā, tā ir milzīga teritorija, iedomājieties milzīgo kluso okeānu, kuram vienkārši nav robežas, ja? Un tās salas ir izmētāts. Ja ņem pēc teritorijas ziņām, tā franču polonēzija ir lielāka nekā visa Eiropa kopā ņemot, ja visa Eiropas valsts. Un tad tie gudrie fakti, ja? Tātad ir 5 arhipelāgi un 118 salas, ja? Ne visas ir apdzīvotas, bet lielākā daļa tomēr ir, ja tur principā ir kāda 80 iedzīvotāji, viņi arī ir apdzīvot, bet ir tādas arī, kas nav. Alfabēts sastāv no veseliem 13 burtiem. Un, jā, tātad ir visi patskaņi, un tad ir šitie te līdzskaņi. Un viņi lielākā daļa, protams, arī runā tajā valodā. Viņi ir franču, viņi pat cik ir franču polonēzi, viņi visi ļoti labi runā franciski, daļa pat runā angliski. Bet savā starpā viņi runā tajā tur valodā, un viņi ļoti smieklīgi, jo tu gribi saukt ātro palīdzību, ka līdz cilvēkam ir sūdīgi, ja? Bet viņš kā viņš saka, labdien, laiku lūdzu manā ciematā, jā, tu tur jau esi gandrīz 112 uzvanījis, viņi tā runā, jā. Un rakstiskās formas nav, ja neviens, kā parasti krievu teiši, to slišu, to paju, ja ko dzirdu, to dziedu, viņi arī, ja ko dzirdu, to runā. Viņiem nav rakstiskās formas, un tā rakstiskā forma principā parādījās, ka franči viņus kolonizē, palūdz pievienoties, neprasot viņiem atļauju, vai viņi grib, ja. Un tad, jā, parādījās latīņu alfabēts, tādu pašu, kā mēs izmantojam, tad viņi saprat, kāds ir burtiņš, līdz tam nebija, vienkārši nebija citām tautām, vēl tur ir, kas zināt, tur pīņ kaut ko, vai vēl, ko viņiem vispār nebija, tur no mums mutē, jā. Tad šajās salās ir pat tā slavenā Bora Bora, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc man sievas asas uzsēdās braucienu laikā. Es viņu kaut kur ņem līdzi uz kaut kādu laikā, tas viņu diezgan bieži ņem līdzi, un tā nav tā, ka viņi vispār pasauli neredz, es viņu pavizinu apkārt. Bet jā, viņi saka, kur tāda polonēzi? Viņi saka, Bora Bora, viņi saka, es arī braucu, es pats, un nafīgi es teicu, varētu pateikt, ka nav, jā, bet izrādās, ka Bora Bora arī tai galvā, jā, tad to visi dzirdējuši, tad ja nav bijuši, par to es arī pēc tam pastāstīšu. Mums ir tā, ka mēs aizbraucam, mēs vienmēr sīkajam aizsūtam mājās, kartiņas, reku vecāki tēti, jā, kādreiz būsiet paklausīgi arī drīksties braukt līdzi un tā. Un es tagad gribu mest iekšā, un man neļauj, viņš, tas šeiks viens saka, ko tu darīs, saka, es paskastītu ar kartiņu uz Eiropu, viņš saka, nē, te maizi liek, es saka, jā, viņi franču bagets no rīta iet kaut kas, es, sapirts kaut kādu, viņš zinās šitais, te tur jēs ņem maizi, viņam nā bageti iekšā paskastīt. Ja, tas nav tādā muļķībā. Tad jā, tad tu arī par šito tur ir strīdās, jo tur tāds pats, kuram pieder augstā zupa, ja mēs tur vēl lietuviešiem, kuram, ja, kurš pirmais pasaka, tam piederēja, viņi pat tu. Jā, bet pavisam nopietni tai galā tur ir cēlies. Viņi personīgi uzskata, ka Polonēzijā, bet principā, jā, viņi nemelo, Polonēzijā viņš ir bijis, ja, viņš nav bijis tieši franču polonu, bet Polonēzijā tas tad tu ir cēlies, jā. Un agrākos laikos, protams, pase nav bijusi, un cilvēkam tā pase bija viņa ķermenis, ja tā tad iet, un tu redzi, viņam tur, piemēram, bruņurupucis uztetovēts, tas nozīmē, ka viņš darīs to un to, ja viņam tur ir kaut kādi, nezinu, 5 korālīši vai vēl kaut kā, tas ir, džeks cienījams sabiedrībā un tā tālāk. Tā kā, jā, tas principā agrākos laikos bija tāda sava kā pase.
Par indīgām radībām nav viņu. Nav ne zirnekļi, ne čūsku, tā kā, kur redzi, tur ej, ja tur sliktākā gadījumā, es nezinu, kaķim var uzkāpt uz asis, kaķim var uzsādum, ja. Ja tajā, jā, mēs bijām, un tur ir tāda, tie, kas mācās bioloģiju, vai pat, nu, es nezinu, zināt, tāda tiārē pret akļu puļu, neviens nezinu, ja es tikai tur uzzināju. Bet kas ir interesants, viņi aug tikai vienā vietā. Ja? Nu, daudz koki un, nezinu, krūmu un puķis aug tikai vienā vietā, bet, nu, kā zooloģiskais, botāniskais dārs, viņi, teiksim, pārstāda, rada tādas pašas apstākļus, un viņi aug. Šitā ņifigā neaug, ja? Viņi mēģināts kaut kur aizvest, kaut kur pārstādīt, nu, pilnīgi tādu pašu apstākļu, viņi neaug citur, viņi aug tikai tur. Ja? Interesanti, jā. Tad vietējām beibēm, kad tu redzi, jā, ja aiz kreisās sauss ir, nu, tad nav varianti, jā, tā tad viņi uzliek tas pats, kas gredzens, sorry, jā, bet aiz kreisās, bet ja viņi ir uzlikusi aiz labās neliek tā, ka viņi, nu, tā kā viņi grib tagad jau veci, viņi gribētu dabūt, jā, bet ja ir aiz labās, nu, tad diezgan droši var sākt sarunu, viņi jau tā kā meklē vīru un tā tālāk, jā, galvenais nesēk, ka dabūt. Principā, lai tiktu uz turieni, nu, jebkurš no mums var, jo tā skaitās pat Eiropas Savienība, pa lielu ņemot, ja? Mums to dzīmoks nav pasēju, mēs ieldojam, mēs ejam kā Eiropieši. Eiropieši tas ir, nu, francūži arī, ja? Tātad man nav dzīmoks, man tāda pierādījuma nav, ka es varētu bijis pasēt. Jā, tur ielidot tādā ziņā atkal viegli, tev neprast nekādas jautājumas, kad tu tur brauks ārā, jo, nu, tu principā pa lielam pa Eiropas Savienību vazājies tikai, nu, protams, viņi nav dzirdējuši, ka tāda Eiropas Savienība pastāv, bet, nu, viņi ir, nu, jā, tā kā Francijas daļa. Nu, jā, lidot tā, tad var jebkurš no mums ir vieni pase. Par biļetēm runājot, protams, dārgi, bet mums kaut kā pabeidzās, nu, kārtēju reizi, jo mums, principā, biļeti 600 izmaksāja, ja, kas, nu, tā salīdzinoši tagad paskaties uz Spāniju, aizlūdot 300 izmaksāja, es nezinu, baigi pacēlušana. Bet tā, jā, ja jūs ikdienā tagad skatītos, es pieļauju domu, ka diez vai zemāk par 1000, nu, es neesmu skaties, bet ir forši tā vieta, un aizbūt tā. Nu, tad, jā, mēs tad Līgu aizlūdojam, Līga ir manējā sieva, jā. Nu, naktī, protams, mums ir jātiek uz savām naktsmītnēm, jā. Tās naktsmītnes nav baigi tālu, kaut kāds 6 km, principā, nu, tas normāli, tu vari iet, bet tu nevari iet, tāpēc, ka naktī tur ir 30 grādi, nu, pat ir 35, jā. Jāsauc tāds, jāsamaina naudu. Un tagad pats labākais. Salās, principā, tu vari norēķināties gan drīz tikai skaidra nauda, kā nu ļoti rēti, jā. Īpaši Tahiti vēl kaut kā nebūtu, bet tikko tu pabrauc tur ārpus centra, tur ārkārt, tu mazākās salās arī pa mūtu var dabūt, ja? Ja tu tur skaidros, ka tev tur ir nauda iekšā, nu vietējais var nesaprast tavēju, jo, ja kāda nauda, tad man multa ir sūta kartīja, ko tu te kāda nauda. Bankomāts, principā, šī salā ir 2. Citās salās nav. Nē, viņš ir uzstādīts, bet, nu, nav nevedīs uz turieni, ja? Nu, viņš kaut kad 85. gadā uzstādīja, nu, labi, es smējos, bet viņš ir uzstādīts. Tu saproti, naudu nevar dabūt. Kur var naudu samainīt? Starptautiskā lidostā. Starptautiskā lidosta ir šeit, ja? Tātad. Nākamais labākais maksimālais, ka tu var samainīt 1000 eiro. Ja? Tātad, respektīvi, nu, 1000 eiro braukāt pēc tam apkārt un tā tālāk. Plus ir tāds, ka, protams, iznomāt mašīnas un samaksāt par kaut kādām viesnīcām, tu vari caur tām sistēmām, caur booking, caur lidojumu un tā tālāk, līdz ar to, nu, nav tā, ka tev pilnīgi vajag. Bet šis ir totālākais apsvats, ja? Ja tu tikai skaidri naudu, tu nevar samainīt. Nu kā, mēs 500 varēja samainīt, par 500, mēs uz abiem štuku dabujām, ja? Un tad ir tā, apmēram, pirmās dienas, ja tu taisies lidot tālāk, kaut kur pirmās dienas tev jāpavada tā, nu, lai tu pa dienu 500 var mainīt. Ir arī, protams, uz lielās salas ir kaut kādas bankas, es nezinu, var jau būt, ka tur, es pieļauju domu, ka tur arī var mainīt. Nu jā, un tad mēs ielidojam, visi dabūnam taks maksā puslīdz normāli, mums tagad aizved uz vietu, mums ir kods iedots no mājas, ne, bet no vārtiņiem mēs nospiežam kodu. Nu, un viss tagad ir rīts, un mēs pieceļamies kaut gan, nu, mēs pagulējam 4 stundas, bet saprotu, ka bija jānoķer tas laiks, jā, jo starpība 11 stundas, jā, tas, kas mums tagad ir rīts, viņiem ir vakars. Visi, mēs beidzot mainās. Šīs ir pats centrs, galvaspilsēta saucās Papēte. Un, jā, ir, teiksim, tā ir smuka, bet ja kāds tur brauc pilsētu skatīties, tad man viņam ir 1000 jautājumi, jā, kāpēc viņš to nedara kaut kur citur. Līdz ar to, jā, viss diezgan tīrs, bet šī ir lielākā pilsēta Tahiti, un viņa nekļūdos ir 13 000 iedzīvotāji, ja tā ir absolūti lielākā, un tur ir visas valdības iestādes un tā tālāk un tā tālāk.
Un, nu jā, ielas ir šauriņas un attiecīgi mašīnas arī tur īpaši nav kur salikt, bet nav hauss, ir ok, jā, nav hauss, kur jūs iedomājaties, ka varbūt kaut kāda tā. Jā, tu iegājām baznīcā un tur diezgan ilgi arī palikām, kāpēc, ka tur bija pa grādiem 10 vēsāks nekā laukā, ja, jo to virzies, principā mums tas bija virzība, mēģinot iekļaut kaut kādus lielākus veikaliņus, kuros ir gaisa kondicionējums. Ja, tā tad tu pastaigā tur 10 minūtes, tu jau gribi kaut kur siltumā, tu galīgi mēģini, kur jā, tu gribi vēsumā. Nu jā, tā tad kā izskatās centrs, tās kaut kādas valdības ēkas, un tā ir parki, ir daudz zaļumi, un patiesībā izskatās tīri ok, bet es saku, nu neviens jau nebrauc baigi skatīties to pilsētu, ja. Nu jā, tā tad ir osta, mēs visu dienu pa to pilsētiņu tur plus mīnus nostaigājam, jo mēs kājām, tad mēs vairs nemaksājam par transportu. Un tad tur tāds kafejnīts, nu davai paliņam vakarā, līga augčika saliņa. Nu jā, nu tad bija tas smukais saldietis, jā. Un blakus ir tā Morēja salas, to mēs pēc tam devāmies, kas viņiem ir, viņam nacionālais sports jāierēšana. Ja, pavisam nopietni, es pat dzirdēju, ka vairāk džeki pārstāv Francijas olimpisko izlasi, tieši no Franču Polinēzijas. Un tikko ir vakars, viņi sāk airēties. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši pēc nedēļas, kad mēs braucām prom, viņiem ir tādas sacīkstes, kur visas salas piedalās tādā tā kā sacīkstes. Viņi no vienas salas mauc uz otru, un tas, kurš vinnē, nu tas ir tikpat kā mums, es nezinu, vinnē kaut kā pasaules čempionāta futbolā, baigies pagodinājums, ja tā ir salē, baigies pagodinājums. Kāpēc viņi to vakarā dara? Nu, lai nenomiet no karstuma, viņam arī karsts, ja. Tā kā, jā, vakarā, ja redz tāds laiviņas, kur vairāk džeki, ja tas ir pilnīgi normāli, neās visu gadu tieši tam sacīkstēm. Nu, tad kaut kā tā, jā, pirmais vakars ļoti pozitīvi, jo tālāk ir smukāk, ja mums tieši pirmo vakaru mums baigi lutināja, tas bija tāds, tā kā velkams, baigi smuki un tā, tās krāsas, viss, protams, un tā. Nu, un tad mēs nomājam mašīnu. Mašīnas nometājos, kādreiz domāju braukt, izdariet to mēneši 3 iepriekš, jo sali maza, mašīnas skaits ir ierobežots, un viņam to mašīnu vienkārši nav. Ja mēs tā kā parasti aizbrauksim, iznomāsim mašīnu, mums pasaka, nākamā mašīna, mēs bijām oktobrī, mums saka, janvārī, vai 2. janvārī ņemsiet. Mēs sakam, nē, kaut kā nē. Mēs prasam tam Ērikam, tam Paganelim, ja mēs sakam, Ērika, tur nevar sabazarēt kaut kur mašīnu. Viņš tiešām sarunāja mums to mašīnu, bet viņš sarunāja pēc 4 dienām, ne no nomas, kas viņi tur kaut kas lā. Līdz ar to sanāca, ka Tahiti mēs bijām aizbraukuši, ka mēs braucām pa citām salām un atgriezāmies. Vienkārši tagad, lai nejaukt jums galvu, šis ir Tahiti sala, kad mums ir mašīna. Jā, mašīna ir tā, ka viņi jānomā nenormāli uz priekšu. Kas vēl tur ir pie tiem bieži piestāja lielie kruīzi laineri. Un tie cilvēki, iedomājas, tur nedēļas kuģojas, un tev beidzot izlaiž ārā, tā kā suns, viņš visu naktī cieties, ja saimnieks izlaiž ārā, viņš pats pirmais pamīst, ja, tur pats pirmais, ko nonomāt mašīnu un kaut kur pabraut, kaut ko paredzēt, ja. Līdz ar to tie arī nobukojuši uz priekšu, vienkārši beidz pienāk lielais kruīz kuģis, pārējie tā kā lielākā daļa šmīgs bodu, tāpēc, ka mums kuģi jāmaksā pa šmīgu, tā tu sapēdz tur kopā. Un otra puse uz mašīnas nomi, ja redzēt, no ko tā ir 2 rindas. Un tad tā mašīnas noma, protams, ja tu tur neesi iepriekš rezervējis, nekādu variantu nav, nekādu. Mēs tur nezinām, mēs parasti braucam, mašīna būs, nebija. Labi, bet tagad, jā, mums mašīna ir, un mēs braucam pa Tahiti apkārt. Jā, Tahiti patiesībā daudzi saka, ka viņa, tāda no tām salām, viņa ir pat neinteresantākā. Es galīgi nepiekrītu, viņa, manuprāt, top 1, top 2 man bija, jo viņā ir, ķipa teoretiski visvairāk to darīt. Ja? Vienīgais mīnusiņš ir tāds, ka tā informācija uz vietas nav franciski. Līdz ar to tas ir, vai tev vajag kādu vietējo, kurš tev pastāstīs, bet tas ir atkarīgs, kuru vietējo tu paņems. Ja? Jānīts tev stāstīs to, Pēterīts pilnīgi pavisam kaut ko citu. Tad, kad tu atbrauc, tad jāskatās labāk internetā, tad bišķi vairāk kur tāda informācija. Jā, viņam ir arī ālas. Un jā, mēs pabijām, un kas viņam interesanti, viņam ir uz vietas botāniskais dārs, par ko jāmaksā.
Un blakus botāniskam dārzam ir nebotaniskais dārzs, par kur nav jāmaksā, kas ir daudz interesantāks par botānisko dārzu. Ja? Un mēs pa nebotānisko dārzu izgājām, un šis ir nebotāniskajā dārzā. Ja? Pludmales principā ir baltas, ja? Bet ir viena otra pludmale, kas ir melnā krāsā, ja? Un kas man patīk teikt, tās smalkās milts, ja? Jo citreiz ir tā, ka tās melnās viņas ir tāda liela grauda vai pat akmeņi. Bet te ir smalkās milts, jā, šī salā bija 2 melnās pludmales, citās salās, man liekas, tagad, ka nesmulku, bet man liekas, ka es neredzēju nemaz, jā. Bet Tahiti arī, ja es gribētu tādu eksotiku, tad var piebraukt, jā, jo tas melns ar zilu baltu arī labi izskatās. Jā, šī diena līja, bet ja līs, tas nozīmē tikai to, ka ir bišķi slapjāks, gaisa temperatūra kā 2 grādi pieņemamāk, un ko vietē dara, viņi sēž, ja. Viņi tusē. Tas ir tas pats Pēters Žeks arī pēc gada par tādā pozā sēdēs, ja. Viņi neko sliktu nedara, viņi neko nedara, viņi vienkārši sēž, ja tu redz, ka kaut kāds sēž, viņš arī rīt tur sēdēs, arī parīt, kamēr, nezinu, ja nomirs, ja kāds savāksies, viņa aiznest, varbūt, bet, principā viņi sēž, ja. Ja viņš vēl tur citreiz kaut ko uzkurīja vai vēl kaut ko, bet tur vajag daudz darīt nav ko, ja mēs vajag nodarbināt, tu sēdi, priecājies. Bet, cilvēks izbauda dzīvi, un to bieži redz. Jā, ir tādi ūdenskritumi, ir maziņie, protams, Latvijā šis uzreiz būtu top 1, ja, viņam tas pat, principā, viņam nav nosaukumi, ja, kārtē, viņam nav nosaukumi, viņš ir tajā nebotāniskā dārza daļā, ja, kur tu arī var iet, un tas bija ļoti interesants dārs patiesībā, jo tur gāja, tur gan bija stāsti, un pat angliski bija par kaut kādām leģendām, kā tur ir zimuši dēli, un kā viņi tur kļuvuši pa valdniekiem, par to dārzu tā kā apēj, un viss tai dārzā, gan tā salas, gan viss šitais ir tai dārza, kas ir pa velti, ja. Es pēc tam necēlās roku maksāt pa botānistam, nebija dārza, bet es domāju, ko es vēl tad neesmu redzējis. Jā, tā tad viss tas tajā nebotāniskajā daļā. Te vienkārši sala beidzās, ja, atcerāties to bildi, bija tas lielais un tad tas maziņais, ja, un tam mazajam attiek 3 ceļi, šis ir viens no sānceļiem, tupa beidzās, ja tu pārējiem pāri tiltam, kājām tu vari iet tālāk, un ir pat viens otrs ciematiņš, kas ir, burtiski kilometri, jo viņam tik un tā vajag sakaru nav, jo, tā kā vecie laiki, kad nebija tā kā connections ar pārējo pasauli. Jā, mēs piebraucām, Fočai tu brauks prom, bet dzird, izklausījās, ka latvieši, ja, tur dzird, ka kaut kas notiek, ja. Un te es pagāju pa to tiltu, latvieši tie nebija, bet, šitie te vietējie sīnus bija tur kaut kādi, ja. Viņi, jā, uzreiz ļoti normāli čaļi, viņi atrada ratniecīgu dvēseli, viņi saka, iekapāt negribu, es saku, nē, veči, kurš tādā karstumā, tad tur viena aliedze, tad jau rāvi dūņās, un tie tur ņem iekšā riktīgi, jā. Ka es pateicu, ka es negribu viņam dzert interesi zubu pa mani, jo, bet viņi principā turpināja. Tā kā es saku, tur vai tu sēdi un blēdz okeānā, vai Buhā un blēdz palmās, tur vajag daudz nav ko darīt, ja. Tad jā, veči tur tusē, viss normāli, bet viņi neko sliktu, tur vietēji ir absolūti normāli forši čaļi un arī sievietes, principā viņi gan vairākums tikai franciski runā, vai vietējā valodā, ja, angliski tur nepārāk daudz, kas saprot. Bet, jā, tā tad visi tie skati, bet interesanti pabrauca mašīna, tas plusi, ka tu brauc apkārt salai un tu vari apstāties, kur tu gribi ielīst, kur tu gribi palikt, cik tu ilgi gribi, nav tā. Un otrs nav sabiedriskais. Nav. Nav sabiedriskais, ja? Nav sabiedriskais. Pa Pētē, galvaspilsētā, ir kaut kāds autobus, mēs pat vienreiz gaidījām no lidostas, kad atdevām mašīnu, lai tik līdz mājām, negribējās iet uz 6 kilometrus. Mēs gaidījām, tur pat bija saraksts, cikos tie autobusi attīvi. Tikpat labi, es to sarakstu pat varu sarakstīt, ja? Tur pilnīgi nekas neiet. Mēs prasījām kaut kādiem 2 vietiem, kas tur gāja garām, gar galveno ceļu, mēs sakam, tur viņi pēc sarakstu iet, viens teica, man liekas, viņi vispār neiet. Jā, viņi neizmanto, vai tu tevi savu mašīnu, vai tu ņem tāps, vai tu zvanu radiniekam kaut kāda. Un otrs teica, es nezinu, varbūt viņš pēc brīvdienu grafika, viņam tur brīvdienu grafiks ir 7 dienas nedēļā, ja? Respektīvi, jā, sabiedriskais neiet, un piemēram, ja tev no mašīna būs šitāda vieta, un būsim godīgi, tu nemaz netic, ja? vai šitāda vieta. Tas bija kaut kāds mazs ciematiņš, man tik patika. Mēs iebraucām pievakarē, braucam pa ielu,
Nu, tāds mājiņš, šī tāda viena no solīta, bet tāda smuka, viss sapults, tīrs, bet džeki staigā, nu, pa ielu tādām beisbola nojām, nu, laikam treniņš beidzies vai kaut kas zina, kā iet. Viens kaut kādu izskapti duru un vēl kaut kur. Līgas atbraucam projām, šitie pēc neadekvātiem izskatos. Saka, nu, nē, ja viss normāli, šitie, zin, kā mierīgi te uzvedies. Braucu un tiešām viens tāds no smukākajiem ciematiņiem, kas bija pat baznīcas, netic, ka kāds ir iegājis iekšā, bet, nu, baznīca ir viņiem uzcelti. Ja, tas netic, ka tai ciematā kāds baigi. Jo tam tās baznīcas smukas tādas, jā, tādas pamatīgas un lielas un tā. Nu jā, un tad šis bija smukākais ūdens, un šis vispār ļoti patīk, ne tikai no Polinēzijas, vispār viņš tāds smuks ūdenskritums, jā, it kā ceļa malā, bet piestājam mašīnu atstājam, un tur rakstīts, ka ir privātais un nevar iet, mēs domājam, bāc, nu iesim, ja kas pateiksim, ka nesaprot. Jo, nu, franciski mēs neprotam, nu, bet tur angļuiski bija rakstīts, bet nu labi. un tad gājām, bet tur burtiski ne mēs vienīgi, jo tur tiešām bija tāda iestaigāta aciņa, tas bija burtiski kāds 150 metri, un jā, nu šitāds te smugi būtu žēl, ka tu viņam garām mēs pabraucis, jo no ceļa tu viņu neredz, jā. Jā, šeit mēs patusējām, un, protams, kur tas ūdens ir patīkam vēsti, pēc viņš nāk no tā kalna, ja? Lai tīri saprastu, mēs tur ar savu gaiziņu, un nevienam nav tik zems kalns, ne uz vienas salas kā gaiziņš, ja? Nu, nevienam nav. Katrs savu cienošies ar kādiem 600 metriem sāk, ja? Te vispār ir kāds 1,5 kilometrs salas vidē, es pieļauju domu, tur nemaz daudz cilvēku vispār tur vidū nav bijuši, ja? Tad viņiem ir visās salās, lai cik tas interesanti un varbūt pat stulbi neizklausītos pa visu Polinēziju, atceraties Franču Polinēziju, cik viņi milzīgi ir viena bāka. Ja? Viena bāka, un pa viņu ir nereāli smieklīgs tas, ko es gribu pastāstīt. Ja? Viņa tagad ir balta, un viņa arī ir bijusi balta, un viņa tur uzsēla, kurā tur nezinu, nav svarīgi, uzsēda pirms Pirmā pasaules kara jau bija. Tur rakstīts ir. Jā, nu labi, redz, kaut kāds 1880. Nu jā, nu respektīvi nesamalot pirms Pirmā pasaules kara, jā. Un viss normāli, tagad viņa kalpoja vairāk kā, kā bāka, cik redzam kā bāka, jā. Bet tur sanāca tā, kad, laikam tie jūras brauca, viņi arī zināja, ka tur, ja tu redz, ka rifi un tur, tas ūdens lūst, tur nevar braukt tālāk, līdz ar to tāpēc tikai viena bāka ir. Bet interesantais tas sākās Otrā pasaules kara laikā. Respektīvi notiek amerikāņu uzbrukums Pērl Harborai. Jā, tagad, karš ienāk Klusā okeānā. Un tagad, Franči, viss tūlīt Japāņu uzbruks salās ir panika, vai ko tu katru. Un tagad, es nezinu, kurš gudrais pateica, tas ir viens, bet kurēji atcikļi viņš pateica, klausies, bet tā bāki baigi garām mūs pamanīs, tāpēc, ka bāki, ja tā tu vienkārši brauc garām, tu neredzi salu, tu bāka, tur ir salas 100 punkti, ja. Un saprot, šitā slūpā loģika nostrādā, jā, tātad, viņš ir točin, pēc bāks mūs pamanīs, vai jaucam noskīt. Nē, kā tu jauks viņu jokai, kā šķaut, tad beigsies bāki, vai un tā. Nākamā gudrā ideja, vai pārkrāsojam viņu pa palmu. Izklausās, bērni rotaļājās. Saprotā ideja guva atzinību. Ka viņu pārkrāso pa palmu, jā, Trešais stulbākais. No rīta nāk vākas sakas izslēgt gaisu. Viņš nāk, viņš tagad aiziet pie priekš, viņš saka, bāki pazudus. Tagad tas kā pazudus, mēs viņu vakar krāsojām. Mēs viņu kā viņi varēja pazudus, ka krāsojam, taču speciāli sarunājam nejauc nokrāso. Tas laikam iešaus, jā, nāc, viss palma izaugus, tas viņš saka, kur ir, jā, respektīvi, tik stulbs stāsts, bet tā ir tīrākā realitāte, jā. Pēc tam, jā, beidzās karš atā nokrāso, vai var redzēt pa gabalu balts stāv, jā, tā vāka atrodās ar citu vietā, kur kapteinis Kungs zina tāds, jā, noteikti, tas ir bijuši citiem stāstiem, tas ir tas žeks, kas tur ļoti intensīvi vazājās, viņš tieši šajā līcī pirmo reizi mēģināja no šī gala skatīties tos kā bija, kaut ko debesī pētīt. Aplusumu, jā, Venēras pienākšot zemi lopojuši, kad ir vēl. Tā kā, jā, tā vāka tādā interesantā vietā, bet viņi nav tāpēc tur, jā. Un šis ir tas līdz, jā, viņam ir cits nosaukums, bet viņi ļoti bieži vietie sauc pa kuka līdzi.
Peldētis tur var visur gandrīz, ja gandrīz visur. Tur nav tā kā Havajās, ka nāk milzīgie viļņi. Nē, tur pilnīgi droši tu var līst iekšā un ir ok, un cilvēki tiešām peldās. Un šī pat tāda puslīdz oficiāla pludmale, ir tāds brūnās smilts, ja? Ne īsti melns, ne īsti balts, tā pārējā. Un ir pat daži džeki, kas sērfojas, viņus apskauž, jo viļņi principā nav lielākā Baltijas jūrā, bet nu viena nav lielāka, ja tā tad nekur nebrauks tā, tad viņi mēģina tur sērfot un nu kaut kā darīt visu. Plus, mīnus, tā izklaida viņiem ir ūdens, ja tā tad ūdens, tu var iet peldēt, vienmēr silts, perfekts, ja, smūgs dibentiķis, milšains. Nekāda ziņa par haizivju uzbrukumiem daudziem arī nav, nu, no tūma, kā tas izskatās, jā, tas ūdens, protams, ir tāds mūs un tā. Jā. Nu, un šis bija mūsu lielākais pārgājiens, neticēsiet, 15 minūtes, jā. Jo, nu, tur visi pie ceļa, jo tas, kas nav pie ceļa, tur vienkārši netiec klāt. Bet smiekliem tās, nu labi, 20 minūtes, bet nepārspīlē. 20 minūtes, tu paēdies par jumļiem, pār šitam tiltam uz ūdenskritu, nu tu līdz viņam aizēji, tu saproti, ka tai dienai tev pietiek, ja tu vienkārši izslāpšies, ja, nu noticēs no kārstām. Bet ļoti smags ūdenskritums, jā, liels, nu nav tā, ka plati, man patīk tie plati, man nepatīk garumā, jā. Bet šis bija feits, jā, šis bija feits, tāda vieta, kā redz turistu, nav bija kaut kā 2 cilvēku laikam pie vieta. Un šī ir tāds pakalniņš, jā, tā Hitī sala augstākā vieta, kur to mašīnu var uzbraukt. Ja šī absolūti nav augstākā vieta, absolūti nē, bet tur, kur to mašīnu var uzbraukt, tic man, to mašīnu braucot augšā jau tu jūti, kur viņš no šitā te iet. Nu jā, tā kā no Tahiti tas ir viss, bet ar to, protams, nebeidzās, jo mēs ceļojam pa visām salām. Lai ceļot pa visām salām, viņiem vislabākais piedāvājums ir, tu var nopirkt, nu, tā kā mēneša biļeti lidmašīnu, jā. Negluži, bet tu var nopirkt arī negluži atvērt, tu var nopirkt mēnešu biļeti, ja? Ko tas nozīmē? Tu var nopirkt pirms 5 lidojumiem, 7, kas tev izmaksās daudz lētāk nekā tu pēc atsevišķi. Ja? Pirms mums uz abiem mēs nopirkām kādiem 5-6 lidojumus, tagad no galvas nepateikšu, jā, nu saskaitīt, cik salas 6-7 lidojumi. Un tev ir jāpasaka datums, nu nevar tā, ka tu ierodies mani mēnešu biļetes kā iekšā, ja tas lidmašīns ir mazīgs, nu salīdzinoši mazīgs, cik tur 40 vietas, ne pavisam mazie, kur uzņika un lielie Boeingi. Un jā, un tad tev ir jāpasaka, un tad tas izmaksā galīgi ok, ja tad tas viens brauciens, nu lidojums tā kaut kā 50 eiro, tad varbūt mazāk, ja, kaut kā 40. Ja tu atsevišķi pēc, tad tur varbūt 30, bet varbūt arī 150, ja, tā kā, nu, un tie arī ir izpirkti, un mēs ļoti gribējām uz tām Marķijas salām, kas ir, nu, vis tālāk prom, viņas ir, nu, tā, un viņas skaitās, nu, viskaistākās. Tuvākais pieejamais bija martā, ja, mēs bijām oktobrī, tā kā tas arī ir izpirkts. Bet visi šitie mazie, viņus internetā ārkārtīgi komplicēti, no ārkārtīgi, ja, mēs beigās ar Līgu burāmies 2 dienas cauri dabujām. Bet jā, dabujām tad, kad uzrakstījām, un mums pa laimi atbildē, mēs uzrakstījām pa taisno kompāniju, mēs teicām, ka mēs esam vietēji Eiropas idioti, kas neko nesaprot. Viņi teica, mēs arī nepārāk, bet es jums norezervēšu. Jā, un tad viņi tiešām norezervēju, mēs vienkārši iegājām, mums pateica, kurā datumā kas ir. Viņi atsūtīja, no, vai mums tas der, un pa cik tas bija pirmais, mēs sakam, der, mēs pat neskatījāmies cik kur. Un līdz ar to sanāca, ka uz katra sala mums bija pa 2-3 dienām, kas patiesībā ļoti optimāli. Nu jā, mēs tagad ierodamies Mūrejā. Lidojums, atceraties to smuko bildi tiem airētājiem, tā sala principā te patās. Ja, tur jau prāmi, man liekas, kaut kāds 25-30 minūtes, lidojums ir 7 minūtes. Viņi saka, kungi, lūdzu, piesprādzēties, ja tā tad, nekur mēs laižamies lejā, ja tur viens uz to, es domāju, aiziet. Nē, bija 4,5 minūtes lidojums, vienkārši paceļās nolaižas. Tas ir viens no pasaules īsākajiem. Bija, man liekas, Skotijā viss īsākais kaut kāds, bet šis ir otrs īsākais. Visi nolaižamies, tagad kopā izies lidostā, tūlīt nomās mašīnu, mēs vēl joprojām stulbēsim. Liekas, ka tur stāv 5 mašīnu nomas izēm, nu lidost ir, nu šī izāli jau ir 3 reizes lielāka lidost, ja. Tagad izem pļaus vidū. Vispār lidostā neviena darbinieka nav kaut kāda apkopējas lauka. Es saku, jums mašīnas nomam kaut kur ir, pastāst uz Buntačalu, no kurienes es nokrits. Un mēs tagad skatāmies, ka mēs esam iznomājuši māju, tātad lidosta labajā pusē, kur ir tas izvirzījums tāds snuķīts. Pašā labajā pusē tur ir lidosta, un mūsu māja kreisajā pusē, kur te iedomāts sirds, ja, tātad viņai sanāk kaut kur uz 11.
Tā sala nemaz nav tik maza. Un, nu, principā mēs uzliekam Google Maps, jā, nu, rāda 11 stundas gājam, mēs tad līdz ejam. Aizem līdz galvenai šosei, tas ir 10 minūtes, aizem, tagad, nu, protams, stopēsim. Stopēsim, jā, pabrauc garām kaut kādu vienu mašīnu, apstājas kaut kāds autobus. Nu, pa autobusu es viņais cieņas saucu autobusu, jo no gads 40 atpakaļ bijis autobusu. Tur sarūsējas, var redzēt, ka Džeks baidās dūbas taisīt vaļai, viņš vienkārši izkritīs to līdzi, bet no lāc viņš atgājis, mēs iekāpjam. Mēs sakam, tu brauc uz turien, nu viņš anglis nemanš, davai, braucam. Braucam, ne mēs prasam, cik tas maksā, nekas. Braucam, kaut kāds viens Džeks aiz muguras tāds ar vienu kāju, angliski runājām, viņš saka, veči jūs uz kurien, un mēs sakam, nu, mēs lot līdz tai vietai. Viņš saka, o, es zinu, es pateikšu, kur jākāp jākāp. Braucam, bet es vienmēr, nu, Google Mapos sakoju līdzi, lai, nu, garām neaizrauj. Braucam, mēs jau kaut kādu minūti aiz garām, jā, garām kaut ko, es saku tam Džekam, mums nebija tur, jā, oi, veči, tu jums galīgi aizbies, jā, viņš saka, vajadzēja kā tā, jā, es tagad domāju, tagad saprotu, pēc viņam tikai vieta kā es domāju, ka otru arī viņu salauz, bet, nu, labi. Sakot, izkāpjam ārā, aizem līdz mājai, iznomājuši tādu mājiņas 2 naktīm, un līdz visu laiku Airbnb sarakstās ar to saimnieci, kas arī atbild, viņa angliski ļoti normāli runā, jā. Viņi sakot, mājiņas būs tur un tur, mēs tagad aizējam, viņai ciet, un viņi rakstēja tai sievietē Airbnb, un viņi tieši ka brīdī neatbild, respektīvi mēs iekšā netiekam. Mēs tam tur tādi dūmi, tā kā vajagais šaus, blakus kaut kas uguns, kur kurina un ņirds. Nu, zin kā, tā anekdote par narkomāniem, kas tur darījāt, smējāmies un kurījām, jā. Nu, tur apmēram kaut kas tāds izrādās Ukraiņi. Jā, bet nevis tie, kas ir bēgļi Ukraiņi, bet tie Ukraiņi, kas jau tur dzīvo, nezinu, bērni, tikai franciski runā un tā tālāk, bet nu kaimiņi vienkārši Ukraiņi, ja? Viņi prasa jūs no kurienes, es saku, no labi, mēs esam Ukraiņas. Es saku runāt, es saku, klausies, tu zini, kas te dzīvo, viņš saka, jā, es tūlīt uzvanīšu, viņš uzvana, bet viņš nevis te sievietei, kas nomā, bet uzvana viņas pāteri. Atbrauc tāds, nu, tipisks francūzs, kas tai salās nav, ja, jo tur pārsvarā tāda polonēzieši, tāda apaļīga, atbrauc, nu, tāds tipiskais francūzs, Paganels 2. Viņš tagad tikai franciski runāja, viņš tagad, davai, iekšā, jā, viņš tur atslēg. Un tagad viņš sāk lielīties ar to, ka viņš angliski tomēr kaut ko zina. Tātad viņš rādu šitajiem te, nu, viņš rāda uz galdu un saka, table. Es domāju, labi, es redzu, ka tas ir galds, jā. Bet, nu, viņš nevar pastāstīt, nu, te viņš rāda, ko viņš zina, jā. Tad viņš rāda uz duri, viņš saka door, bet tur ir 2 duras. Viņš nezinu, kā pateikt 2, viņš saka door. Es saku, super, tagad zinām, jā, vai tur ir 2 duras, orientējamies, jā. Tad viņš rāda chair, nu, kur apsēsties, jā. Tad viņš var sakot, parād, mēs jau tur līgi ņirdzam tādu, zin kā ieņirdzam. Nu, visu virtuvi viņš ir izrādījis, un virtuvi kopā, nu, tāda dzīvojuma istabība. Viņš tagad atver toalets doras, viņš saprot, ka viņš neko nezina angliski. Viņš var sakot, aizver, nav svarīgi, labi izsūcam. Tagad ejam uz guļamistabu, jā, ejam uz guļamistabu, tur tupai gulta un kondiša augšā, jā. Nu, smuka, viss zolīti smuki, bet tikai tie, viņš tagad saka, bēd, mēs, bravo, jā, bēd ir. Viņš tagad rāda uz to, un viņš saprot, ka viņš nezina ko, un es saprotu, ka viņam var sajiet uz īso, tas, kas nav pēc inventāra, tas tad nav, ja viņš lūdz krojas no. Es saku, tas ir AC, jā, AC, viss normāli. Var sakot, viss viņš ir izrādījis, apstāja atslēgas, aizbrauc. Mašīnas noma, protams, nekas nav, tagad beidzot atbild līgai tā sieviete, no kā viņa nomaiņa, saka, es vēlāk piebraukšu, bet teici, jūs jau ir ielaicis, mēs sakam, jā, super. Ne mums veikals blakus nekas, mēs esam, nu, pilnīgi nenormāli smukā vietā, jā, nenormāli smukā, pilnīgi nekas nav. Tie Ukraiņi saka, mēs jūs varam līdz veikalu aizvest. Nu, pagaidīt un atvest atpakaļ, mēs sakam, nu, pagaid, lūk, atbrauc. Atbrauc tā sieviete, baigi feinā, mēs tagad sakam, klausiet, mēs te 2 dienas esam, bet mēs esam pakaļā, ja? Ir iespēja dabūt mašīnu, viņi saka, viss ir iznomāts, to līgi mēģināsim nokārtot. Viņi zvana vienam čomakam, otram, beigās viņi jau mopēdi mēģina sarunāt. Nu, viss ir iznomāts, tāpēc, ka kruīza lainers piestāja, ja? Piestāja kruīza lainers. Beigās viņi saka, nu, vārds, man galīgi nav, nu, tēvs taču var iedot savu mašīnu. Saku, nu, man ir pilnīgi vienalga kā braukt. Saku, viss, rīt no rīta būs 7:30 pie mājas, iedos savu mašīnu. Viņi tur zvana, Džimonim, tur auto, debadēra, labi ir, viss.
Bildes jāpamēr, lai es neizrunājos. Labi, bet mašīnu vēl neesam dabūjuši. Šī tāda lidmašīna, kas lidoja, nav baigi lielā propeleri, ir pilnīgi normāls solīts lidmašīnas. Absolūti normāls, jā. Nu jā, un tagad 7:30 papāja klāt. Tāds vecs Mitsubishi liels visas puldzītes iespējamās dēg, ja? Nu, kā uz Ziemassvētkiem gatavojas iesēdies, tur viss dēg, kas ir. Es viņam saku, nav problēma, viņš saka, nav problēma. Jā, nav problēma, lūdzu, jā. Un viņš man sāk izrādīt mašīnu, ja? Viņš saka, reku, šitā ir stūri, tad viņš atvedājas no viņi, no labi, davai klausamies, ja? Viņš tagad, un pēkšņi viņš saprot, viņam ir nevis automātiskā kāra, bet manuālā, tur gan visi ar automātiem brauc, un viņš tagad domā, laikam čāļas, nu kā, viņš tagad saka, problēma šito, es saku, nē, man arī tāda, Viņš man sāk rādīt kā ātrumu pārslēdz, es saku, es tev sāku, es beigās ar viņu latviski runāju, kāds starpību, kur valodu viņš nesaprot. Viņš man prasa, vecais zina, pirmais viņš saka, ok, davai, visi 5 mašīnu šeit, es saku, viss čau. Nu, un tad braucam, jā, tagad gan vainās. Tātad Moreja sala, principā visi tie, kas ir tur uz vietas bijuši, viņi ļoti daudz, es teikšu, kaut kā 50% saka, ka šī ir skaistākā, jā. Es piekrītu, ka ne viņi ir skaisti, viņi ir ļoti skaisti. Viņi ir tāda maza, optimāla, bet baigfeinā, jā. Tātad šis ir tāds skatu punkts. Un es viņam prasu, ir kaut kāda ceļa, kur nevar braukt. Viņš saka, visur var braukt, var nebraukt, nedrīkst braukt pa ananāsu ceļu. Okay. Es tagad līgai, kuri ananāsu ceļu braucam, sākumā tos. Brauc pilnīgi normāls zemes ceļš no vedrītēm. Ja? Nu, jums Rīgā visi ir ananās ceļi. Visi ir ananās ceļi. Ja? Braucam, es domāju, cilvēks dzīvo uz salas kaut kādā diezgan lielā pakaļā, viņš kaut kādā ananās ceļu uztraucās. Viņš pa Priepuls ceļu nav braucis. Ja? Tur ir tāds ananās. Respektīvi, izbraucam, tas ananās ceļš principā ved uz šeit. Ja? Viņš smukāko vietu gribēja nospērt. Nu jā, un šitie tur sivēni kā mašīnas muškā nevar dabūt. Viņi piebrauc un pēc 2 dienām vienkārši pazūd. Ja? Tātad viņi tur uz salas ir un, protams, viņi uz kuģi nesēž un tie laimeri. Nu, šis varētu būt sasodīt fēriņu brauciens, atzīšos godīgi, ja iedomājaties no kuģi jūs piepaldat un tā. Nu jā, tad ir pludmales atkal, bet te atkal pa dienu īpaši, kur ir baltās smilts un pludmales, un ja ir maz tās palmas nereāli kārtas, ja. Mēs gājam, es tiešām piegāju pie pludmales, malkot šeit un gāju atpakaļ uz mašīnu, ja, jo tas karstums ir ļoti tāds nepatāstams. Jā, tad ir vecās baznīcas ar savu stāstu, man grāmatā tur ir aprakstīti visu. Nu, un tad beidzot reku ir tādi, ja šī sala, kur ir kaut kādi tie tur, bungālo. Diezgan loģisks jautājums, ja kā viņi nebaidās, ka nu, tāds lielāks vilnis vai kas, bet jūs redzat ūdens krāsas un redzat pa vidu tādu baltumiņu, ja? Tur ir korāli. Viņi šķeļ viļņus, pat ja baigi lielie, līdz tām būdiņām viņš varbūt atnāk ar šitāds te viļņēns ūdenīts, ja tā, viņš neko nevar izdarīt. Ja milzīgākais tsunami, protams, viņš tur var nopostīt un ir bijuši, kaut gan Polinēzijas neesmu pa tsunami, es pa Samoa dzirdējis, pa Fidži, pa visām Tongām, jā, bet pa Polinēzijas neesmu dzirdējis, ka būtu. Respektīvi, jā, tas korāļu rīps ir viņu plāvi, viņš netur īsti aizjūs viņam pelt garām, jā, kaut kāda palīgi apmaldījusies. Un tāpēc ir tā, ka tur principā ir gan padziļš, gan pilnīga drošība. Pilnīgi, tā kā, nu, tāpēc tāds var taisīt. Ceļi, kā redzat, šis nav ananās ceļš, un tāpēc Džeks pa ananās ceļu uztraucās. Šis pilnīgi normāli adekvāts sazīmēts ceļš. Nu, un tad mēs braucam apkārt salai. Mēs pagājām 2 reizes atbraukt līdz 5, un jā, ļoti smukas baznīcas. Jā, mēs tieši tā, man liekas, bija svētdiena, nekļūdos cilvēki nāca no dievkalpojuma. Jā, ļoti smuki saģērbušies, viņiem tas ir tā. Un tad mēs braucam kaut kāds muzejs. Muzejs svētdienājas ciet, ja, tātad šī tur ir muzejs svētdienājas ciet, bet viņš ir vaļā. Un vaļā tādā ziņā, ka redzam, ka piebrauc tāds lielāks autobus, un tad iekšā ir amerikāņu tūristi. No te brīdi mēs nezinām, ka tie amerikāņi. Es tagad te iekšā, un tāda meitene forša tajā apģērbā savā, viņa saka, sorry, mums ir private tours, nu, ar grupu.
Es saku, nu jā, mēs no grupas, mēs vienkārši bijām pie jūras paskatīties. Jā, iet, tūlīt sāksies, jā. Mēs tagad ejam, nu tagad ir galvenais neuzrauties uz tās grupas un neuzrauties uz to meiteni, ja. Tur tā teritorija ir 4 šitā zāle, kā foajē visam, un šitā biedrības nav. Bet, protams, ok, jo tā grupa nezin, kas mēs esam, un beigās mēs bijām top apmeklētāji, tāpēc, ka tur kaut kādas sievietes rāda, kā viņi tur no korāļiem veido, kā viņi tur kokosriekstu apstrādā tā tālāk, kā amerikāņi, viņam galvenais nofočēt, ja, es esmu bijis nofočēt tā. Un mēs ejam, mēs interesējamies, es domāju, tagad būtu balsošana, kur metam ārā, un mums pēdējais izmes no turienes, ja. Un tagad kaut kādu šito te, viņiem vēl ēdiens ir iekļauts, ja sāk nest kaut kādu ēdienu, Līga saka, paliekam paēst, es saku, Līga bīsties Dievu, lai ja sādas, jau nagļākā pirmie pie galdi, jau šitom ģīmēs, nē. Var sakot, jā, muzejs bija feiks, tur ir šitās tipiskās mājas, bet es saku, viņš ir ļoti maziņš, tiešām ļoti maziņš, burtiski 3-4 mājas, un tad šitādas skulptūriņas, turpat piekrastē, ar to viņš arī beidzās, jā. Un tad mēs ātrāk ejam ārā, jā, tā meitene atkal tā uz mums skatām, es saku, mēs vienkārši pēc Zaramā uz autobusu aiziesim, aizgājām, nesanolām, mēs tiešām, bet nevis uz autobusu, bet uz mašīnu pēc Zaramā aizgājām, un atpakaļ arī nenācām. Šī meitene forša. Man pat bija nērti melot, bet, jā, gadās. Tā kā tā. Jā, joprojām tā mūre, un šis ir blakus mūsu principā mājām, tā kā es teicu. Mums tā māja nebija pie okeāna, mums bija burtiski 4 minūtes no kāpājiem, tā kā vietiņa mums bija ļoti smuka. Jā, un kāpēc tas ananās ceļš saucās pa ananās ceļu, tur gabalīgi var redzēt, jo viņš ir brūk, bet viņš ir pilnīgi ideāli traucams, saka, mazāk bedrē. Tāpēc, ka šeit audzi ananās, jā, audzi ananās plantācijas, un tāpēc viņš arī saucās ananās ceļu, bet, tie skati, jā. Jā, pēdējais vakars, nākamā dienā, pareizi, kā mēs tikām, mums blakus mājiņām bija kaut kādi 2 meitenes francūzietes, kas bija iznomājuši mašīnu legāli. Un tad mēs no rīta vienkārši palūdzām aizvest līdz lidostu, tas pilnīgi normālais salās, ja tev ir mašīna tu izlīdz tiem, kas nav, mēs aizvest, izmet un visforši. Jā, tad ir Joaquine. Joaquine, principā tās ir 2 salas, ja, kas ir savienotas ar mazu tilti. Viņa ir viena sala, jā. Un tepat redz pa vidu pat ir viens ceļš, bet ne, principā, ja jūs skatāties salā, tad ir viens ceļš, jo protams tas pats. Man Joaquine patika vislabāk, teikšu godīgi, ja. Es pat nezinu, kāpēc. Te nebija tik labi ceļi vairāk, ja, bet, nezinu, te bija tāds kaut kāds miers un tāds, nezinu, man baigi patika. Brauc. Cilvēki ļoti laipni, atkal viņi runā tikai vietējā vai franciski, ja, tu nevar paprasīt, kā jums tur dzīvo vai kur vai, dzīvo vienkārši, es saku, viss tev mājas veicina un franciski kaut ko prasa, bet es neko nesaprotu. Jā, ļoti, nezinu, kaut kā tā Joaquine mums patika, jā, visi tie smukie kādi un tā, šī blakus sala un tā, tur ir 100, ne. Tā kā jā, tas ceļš arī iet apkārt, mēs izbraucām labām salām. Joaquine bija pareizi, šī bija tā sala smieklīgā. Mēs tur arī smukā mājā palikām. Vakarā gribās ēst, Ko darīs? Blakus pizzērija. Tā pizzērija, lai jūs saprastu, tas ir tāda būda, kas no šīfera sasist kopā tā 2x2 metri, uzrakstīts pizzērija darba laiks no 3 līdz 5. Normāli, jā. Tajā laikā es varu uzsakt pīci, jā. Mēs tur no sākuma pa dienas vidi iespērāmies, ja tur kaut kāda cilvēka sēž ēd, mēs arī apsēžamies, gaidām, ka mūs atkal būs beigās, viens saka, mums te ģimēn sēšana tur. Viņi saka, ja baigi iztelpušiem, mēs Rīgas varam ienest. Labi, trijos ierodamies, un tad ir tā, viņš ir maz ģimenes uzņēmums, respektīvi mamma šurī pa virtuvi, kas ir turpat kaut kur ārpusē, mēs neredzam, un tos tur, saka, pasūtījums pieņem meiteni, viņai kāda 4-5. 4-5, mēs tagad pieejam, viņi pirmkārt skatās, ja, ka šitie te pa milšiem piegājuši. Un viņi tagad kaut ko Francis saka, bērni, es nesaprotu, bet man šito pīcis rāda bildi, ja. Viņi man kaut ko prasa, es saku, jā, es varu saprāt, iedod viņai naudiņu, precīzi, jā, jo tur bija rakstīts, cik viss, viņi tur aizspien no māža klāt, kaut ko labi, iznāk mamma pabāž, kad viņi saka, viņi rāda tur 20 minūtes, rāda, ja. Mēs sakam, viss kārtīgi, mēs sēžam gaidam, tagad, jā, tipa pīca gatava, viņi iedod tam bērniem.
iedotam bērnu tā kasta liela, ja tā, tad tas bērns skrien tur pakrīt dadā uz nogāčās. Pati pa virsu, tā mamā, jā, ko tu tur Matilde, blā, es saku, visu kārtībā, pīci ir kasta, viss normāli. Es saku, davai būt šur. Nevis māma iedod, tā meitene paceļ, mēģinājums numur 2, jā. 2 soļi, tagad tā pīca izkrīt no kasas. Tiešām, tas viesmais likums, viņa kaut pret grīdi, tas bērns vēl kāja, viņš paslīd uz viņas. Māma atkal par Matilde, lā. Es saku, nē, viss normāli, dod šo to pīci, joprojām ēdam, jā. Var sakot, beigās māma iedod to pīcu, starp cita grīdas garu, vai garšīgas bija, jā. Tas putekļi piegarši, tad vajag normālā pīca, jā. Runājot, un tieši uz tās salas bija vēl viens prikols ar ēšanu, mēs kaut kādā, tas bija otrais vakars pīcē. Pirmais vakars, jā, jo otrajā dienā tā ēdnīs bija cieta, pirmā diena ejam, pilns ar cilvēkiem sēž, tur tāds miestiņš, burtiski viena iela 10 mājas, jā. Un sēž cilvēki ēd, un tur ir vienkārši plasmas krēsli, plasmas galva sēž, un cilvēks un dimī. Mēs davai arī paēdīsim, te var redzēt vietēji ēd. Mēs tagad pieejam, tur tādas sievietes, bet viņas izskatās pēc svarcēlājiem, vienkārši atvēruši savēju uzņēmumu. Viņas tagad saka, jā, jūs tur ēdīsiet vienu, tad diezgan angliski runāju. Es saku, jā, ko jūs tur piedāvājat? Viņas saka, tā, līdz es jums galvu dabūšu. Viņi pat ir galvu, vienkārši uzmauc uz plecu, mums pa taisno, tā kā jūs te sēžat ēdat, es pa taisno, te visi tur slēpē, saprot, cilvēks nes galvu. Viņu aiznes nomet tur kopā, viņi tur kaut kā meiteni iebiedēt skatienu, atskrien, noslauk to galvu. Viņi tagad uzmet galdā, viņi ko pasūtīs, ko jūs ieteiksiet, zin kā. Viņi saka, jā, zivu. Es saku, davai. Viņi saka, es negribu saka, moturi. Vai saprot, jā, šito nevajag strīdēties. Atnestam, cik ļoti garšīgi tā jāvā zivs, jā, viņi tādā kokosriekstu pienā kaut kāda, tiešām ļoti garšīgi, jā. Un līdz pat pusapēd, es apēdu visu, viņi saka, es vairāk negribu, es saku, līdz es arī negribu, viņi saka, tad nē, viņi saka, tu gribi viņai pateikt, ka negaršoties. Viņi saka, es negribu pateikt, viņi saka, atdodam sunim, es saku, sunim, lai viņi ierauga, ka tu sunim atdod kaut kā nostumjam, ko ēdien līdz galvu pabiem. Tagad pieejam, viņi saka, kā brīdus kolosāls ēdien, mēs esam sajūsmā par jūsu restorānu. Tā smaidiņš uz tā sejas, uzreiz kaut kāds bļāņi, tur ātrāk kaut ko tur dalīs ir. Visi mēs vēl viņai dzeram naudu, iedaram kaut kādu eiro, tur vispār uz pakats bija. Respektīvi, mēs domājam, otrā diena arī esam tur ēst, bet bija, aizvēruši cietu kafenīcu. Šis tāds smieklīgi atkārt par ko Ķīna, jā, tātad bildīgas, jā. Jā, šis arī bija interesants braucam, kaut kur pilnīgi nekurien es stāvu meiteni tirgu augļus. Un es domāju, cik tur pa dienu mašīnas aizbrauc garām, 5, varbūt, 10, jā, jo tur apkārt ne ciemats, nekas, un saprot stāvu cilvēks tirgu. Mēs tagad prasam, mēs pat garām pabraucām garām, es līgai saku, no viņas kaut ko jānopērk, es nevaru piestāju, tas patiesais smaids, pat nevis vietējais ārstinieks piestāju, un tagad apmēram ņem, ko gribu vispār piečukt, jā, tur nopirkām baigo banānu, jā, kad baigi garšīgi tie mazie banāni, tiešām maksāja 5 eiro, ne tas lielais pavisam, bet tiešām dafīgi tie banāni bija. Tā kā vietējie tur mēģina kaut kā krutīties, mutīties, un viss šitie skati, protams. Un vēl Joahinē, otra, ko viņa man vēl patīk. Mēs aizbraucam, tā bija vienīgā sala, kur mēs mašīnu iznomājam iepriekš. Aizbraucam, tagad lidostā arī tāda maziņa tēla, kaut kā džeks ir nolicis vienkārši kaut kāda šitā te plasmasas tā kā galdiņa. Un viņš tagad saka, šitā tagad ir numoma, ja, šitā ir numoma. Mēs tagad, davai, jā, kādu mēs mašīnu tad ņemsim. Neko, viņš tur kopā pierakst vārdu uzvārdu. Jā, mašīna gaida ārā. Mēs tagad izējām ārā, stāvēt pilnīgi tukši, jo lidost maziņi, un stāv viens lūznis kaut kur stūri. Mēs domājam, tūlīt atradīs mūsējā. Viņš tagad saka, simuplē, jā, jūsējis. Tagad saka, viņš brauc vispār. Nē, gurkārt. Iesēžamies iekšā, es darbinu iekšā parādās engine check, pats trakākais, kas mašīnā var parādīt. Es saku, viņš saka, nav problēma. Nav problēma, uzreiz uzlēt uz mopēdā aizbrauc. Nav problēma bija pirmos 25 metrus, jā. Nebija problēma, tiešām tā mašīna vienkārši noslēma. Es tagad skatos, man ir internets, saku līdēri, ka viņa galvenais ofisa 2,5 kilometru, pastūrējuši, aizstumjās līdz viņiem. Iedarbinājām vēlreiz,
Un iepriekš, kad mēs runājam ar viņu, ķipa mēs vēl nezinām kādu mašīnu, viņš saka, visur var braukt, pa šito ceļu var braukt, pa šito, ko es kazinu. Mēs tagad aizbraucam līdz viņam, es viņam saku, vecais, tu saproti, ka mēs tā mašīnu noslēpam, viņš tagad tā pietākās. Viņš saka, zini, šitā nav laba mašīna. Es tagad domāju, ko tos brālēns man pat teica, ka tā ir vajag labā mašīna. Man teica, pat 5 minūtes atpakaļ teica, ka šī vajag labā nav. Bet jūs varat piemaksāt, dabūt labu mašīnu. Es saku, viņš pat dirstas tev neko nemaksāja. Viņš saka, nē, to labo es tev nevaru dot. Tā labā tiešām izskatījās smūgi, bet labā puse bija nonesta pilnīgi. Nebija laba un tā, bet viņi tiešām izskatījās jauna mašīna. Es saku, nē, es neko nemaksāšu. Viņš saka, jūs varat ņemt to maziņu, un tad es jums piemaksāšu. Respektīvi, tirpas vēl kaut kur iet, tas vienalga. Un beigās mēs iesēdāmies kaut kādā mazajā lūznī. Nē, starp citu, tā nebija nekas salas, man pat bija ilgi. Jā, un tad par to mašīnu viņš teica, ka par to ceļu nevar braukt. Tad par to jaunu viņš aizmirst pieteikt. Es domāju, labi, es par šito izbraukšu. Kolosāls ceļš. Līgas 5, tāpēc, ka Dubli bija līdz mašīnas viduklim, ja? Bet mēs izbraucām, un te bija visi šitie vecie mūri, kas ir, šis bija mūsējais, ja? Viņš ir Renault, bet tas ir tāds modelis, kas pat Eiropā nav, ja? Tur sēd iekšā un paldies Dievam, ka tā ir nevis mehāniskā, bet automātiskā, tu kā aizpakustināt nevar, ka vienkārši es iemācījos ar šito kirks spiest gāzi, šito brēmas, ja? Plikām kā Aima Kēdes, tur nevarētu pabraukt, ja? Tad jā, kaut kā mēs braucam. Jā, un atkal, tev ir mašīna, un šis ir tas slepenais ceļš, pa ko nevar braukt, kolosāls. Tur ir kaut kāda veca viesnīca pamest. Man jau tieši šitādi patīk, ja? Kaut kāds viss šitās skulptūras, un principā tas ir tas ceļš, pa ko braukt nevar. Jā, tad, jā, tā kā nesaka, bišķi ātrāk, kaut kāda veca lieta. Un tad ir veids, kā viņi agrāk ķēra zivs, un joprojām ķēra tā, tad redzat, tur tālumā ir akmeņi, un te tuvumā ir akmeņi. Visi ciems salasās kopā, viņi bradā pa to ūdeni, tās zivs panikā mūk, viņu sākumā sadzena šitajā lielajā teritorijā, tad aizkrāmē akmeņas ciet, viņas neizdomā mūk, un dzen viņas tālāk, ja? Un tātad viņas tagad šobrīd jau paldās tavā privātajā leduskapītī, ja? Tad tev vajag zivis, tu viņas sabiedēs šitajā mazajā iekšā, aiztais akmeņas pāris, paņem, attais vaļā, un tādā veidā, ja? Un tas salās viņiem ir svētie zluši, jo šis bija kaut kas pretīgs, jo viņi skaitās mirušo dvēseles, viņi saucās zilacēņa zluši, ja? Viņi ir 4 metrīgi bifeļi, ja? Tu iekāp priekšā, viņš tev neuzbruk, bet viņam tās tukšās zilās acis, ja? Tas ir Dievs, es toču, tur visi miruši jau tev paskatās, zina. Jā, un kāpēc viņi tik milzīgi? Tāpēc, ka vietējums baro viņiem vispār nulle, jo viņš pat skatās ar šo maizītes neēdīšu, jo es nedrīšu tāds, tad man kaut ko tādu. Jā, šī Joachime, un es saku visiem tiem piedzīvojumiem, tām pīcām ar tām mašīnas nomāli, man nenormāli patīk, jo tur varēja pārzviekties. Šitā pilnīgi normāla mašīna, tu braucīši, jā, pilnīgi normāla mašīna. Šī nav mūsējā, jā, bet viņi brauca to mašīnu, viņi personīgi piebrauca, es pieļauju domu, jo pēc 10 gadiem tur brauciet, viņi joprojām pusēs, tā kā, jā, pilnīgi, jā. Jā, tad viņam ir viss šitās svētvietas, protams, vakar atkalnās tur. Šis ir lidost, ja tā tad līdz saprast izmērs. Mēs atnākam stundu pirms lidostu ciet, ja meiteni prasa, nafig jūs tik ātri atnācāt. Mēs to lidostu dekorējam, es saku, var iekšā pasēdēt, jums propelērs ir. Viņi saka, jā, droši nāc iekšā, respektīvi kaut kāda apkopē ielaiž mums lidostā. Tur nav nedrošības kontrols, nekas tur pieeja, ja tu pasaki, Žigmans Gēsniņš točna, jā, lidojas, jā, tev var lidot. Un tad uz tā. Šeit mēs bišķi norājām stieni, jo izrādās šīs ir 2 salas. Apakšā ir Ajatēja un augšā ir tā. Mums likās, ka tā ir 1 sala. Respektīvi, lidost atrodās tā, kas apakšā ir sala ziemeļos, mūsu māja atrodās ziemeļu salā ziemeļos. Likās, paņems bookingā tiks. Un mēs tagad atlidojam, un pareizāk, ka 4 stundas tiešām pirms izlidošanas mēs saprotam, ka mēs dzīvojam uz citas salas, ja? Tagad, ko darīs, es rakstu saimniecei, arī Airbnb, es rakstu saimniecei, kas kā, viņi saka, jūs ielidojat, un viņi saka, labi, es atsūtīšu pakaļ, prasīsiet, kā tas līgvārds, viņi neatceries, ka 5 mērķis, ja, bet bija cits vārds. Jā, tātad viņi saka, prasīsiet ēriks, viņš ar motorlaivu būs pakaļ, jūs samaksāsiet viņam, viņi saka, būs motorlaivu pakaļ, jūs galvenais no lidos neiet tādā. Labi, ok.
Aizlidojam, jā, no lidos nevajag iet ārā, jo piebrauc motorlaiva lidostā iekšā, jā. Nu, to arī iet ārā, bet tu netiksi iekšā laivā, piebrauc pa kaut kādu tādu šaubu skrēnu. Pareizāk nepiebrauc. Mēs tagad izējam ārā, skatu stāv vien laiva, vecs lūra uz manis pieklāts, mums saka, Ēriks. Jā. Es saku, uz tā kā, viņš saka, jā. Nu, es pa laimi gaidu līgu, jo viņu stolēt aizskries, tagad jau bez maz ar vienu kāju kuģītī. Pēkšņi viena sieviete no aizmugures, viņa saka, Žigis, jo, nu, es savu vārdu pateicu, jā. Viņa saka, uz tā kā, es saku, jā, viņa saka, nāciet līdzi. Es saku, tas, labi, ir pievērt pie cits laivas. Viņa tagad saka, kāpiet iekšā, es tagad, nu, man neiet kopā, nu, taču reiks, nu, pat, tipa, viss sakrīt, laiva, Ēriks un tā tālāk. Bet es ticu tai sievietei, jo tas žeksti man vārdu nezināja, viņa man vārdā nosūc. Ja? Es viņai tagad kaut ko, viņa tikai Francis. Arī izrādās tas vietējs kaut kāds tip taksis, viņam būtu pateicis uz Liepāju, viņš, nu, davai, jā. Darbs ir kā. Labi, tagad, jā, 40 minūtes pāri, izskatās maziņš, bet 40 minūtes pāri, ja. Samaksājam patiesībā padāvi, kā $40 par pārcelšanos, bet izrādās nākamā dienā, mēs palikām pie ģimenes, ir kursē vietējais maršruts, Piečuks man darbūt, jā, tikai Piečuka motorlaiva. Bet vakar arī nebija tā, ka mums apmānīja, jā, tiešām atbrauc cilvēks palīdzēja, viss ir ļoti smuks brauciens, un šī bija smukākā vieta, kur mēs palikām, jā, tiešām. Bija pie ģimenes, un bija tā, ka mēs speciāli ņēmām, un bija ļoti labas atsauksmes, ka viņi, nu, tā kā vietējie pastāst par savu kultūru un tā tālāk. Un bija tā, ka viņu mazā meita bija saslimusi, un viņi kopā ar viņu bija slimnīcā. Un slimnīca uzminiet, kur vienā salā tikai ir, ja, tātad viņi bija uz Tahiti. Un te bija atstāts dēls, kuram mums bija jāsagaida. Dēls, 19-gadīgs čalis, viņš pēc stundas piebrauca mašīnu savu meiteni. Viņam bija atstāt visu māju, bet reāli lādzīti puiku. Mēs tur izviegušies, la. Tagad atbraucu, tad visu jūsu rīcībā, kad droši kaut ko la. Mēs kā meiteni dzīvojam, kaut kāds suņu fonā vazājās, kaut kāds mazlies suns mums uzreiz čomoks, ja viņš saka, ka istabā nelaiž ar līgu, protams, paņemam sunīti istabā, es saku, līgi, tā mēs jau kaķīt bijām paņēmuši istabā, bet jā, sunīti bija tā, ka pirmo nakti mēs paņēmām, un otro, protams, saimnieks, viņš saka, nevajag, jo viņi la, un tad mēs viņu neņēmām, taču piedis pie durīm, nu, protestējam, gultā gulēt vai tur laukā, nē. Nu jā, un tad mēs šeit esam, visi forši. Tas Džeks saka, šo māju vispār jūs rīcībā, es braucu pie Džekiem, nu, mums ir dzimšanas diena, tur tusēt un tā tālāk, visu ko super, mēs ar te paņemsim kokaīnu, patusēsim un tā tālāk. Viņš saka, bļāks, pie jums izklausās interesantāk, jā, da es saku, nē, brauc. Visi tiešām forši māja, tas skats, un viņš bija tādā, tipa, vienā no augstākajām vietām uz tās tā kā salas. Un viņš jā, nākamā dienā sarunāja mums mašīnu pieved pie mājas, tur samaksāja, turpat arī atstāja, nu, un tad mēs braucam apskatīt to saulu, jā. Braucam apskatīt to saulu, jā, te bija smukas lietas, te ir visāds, šitā bija tik labā lieta. Te var sakot, viņi uz saules taisīja, šis bija rums, vai ne? Jā. Jā, nu, nē, šis nebija rums, rums arī bija, pareiz, man rums tikai prātā. Kaut ko viņi taisīja, kas tipiski tai salai. Un mēs tagad atbraucam, jā, līgi, te ēļas taisīja, pareizi, taisīja ēļas, iet iekšā līgi, lieku dāvanīts, es domāju, čau, tev es esmu kaut kādu stundu. Es izēju ārā, tur sēž Žeks, viņam kasta rāls blakus, viņš pēkta, viņš saka, dzers, davā, jā, man jā, kaut ēļītes izvēlās. Viss normāli, jā, izēja, manē iznāk ārā skandāls, tu jau tur bijis kaut kādu uz 5 minūtēm atstāja, jau tur vietējā alkaši es atradu, es saku, nē, vērā, respektīvi, jā, braukājam tālāk. Nu, viss šitie smukie skati, protams, kurai salā, ja tā sievietes, tā arī nesaprot, tā ne tā makšerē, ne tā kaut ko vārds. Tad netīšām viņiem ir divas lielākas pēļu vietas, kur viņi mākslīgi audzē un tās pēļītas dabiem. Ja? Ekskursija bija pa velti, mēs iegājām iekšā. Šitie ļoti labi pelni, bet viņi arī strādā ļoti labi. Ja? Un tad tā meitene, viņa ir angliski runā, viņa saka, es jums varu izvest ekskursiju, bet man tūlīt piebrauks grupiņai, jo jūs esat mieru pa velti, nu, viņiem klāpus. Jā, atī franči, respektīvi, viņi kaut kāds 25 minūtes franciski, un tad vienu teikumu. Es viņiem teicu, kā iegūst pērus. Super, es tā arī iedomājies, ja. Nu tad jā, bet tā ideja galvenā var saprast, viņi tur mākslīgi audzīgi, pa laikam viņas jāizceļ ārā, jānotūr tas apalks, ja, tad viņi tā izvaļā un tad skatās.
Tur jābūt perfektai tai pērlītei, ja? Un viņi tur apaugļot arī tur ar pinceti jādzen iekšā un nu, tur vesels mākslas darbs, kā to izdarīt. Tā kā ļoti interesanti, jā. Nu, un pēc tam, jā, tai braucam, un tai salā izrādām, te krams kaut kāds agresīvs, viņš te teica, ka nevajag man ēst. Jā, un tad viņiem ir ruma darbnīca, ja vietējs rums, un tagad mēs iebraucam, un tā meitene uzreizpas tur tirgo, viņa saka, ruma degustācija, vēl. Es saku līdzi, viņa saka, tu brauc pie stūras, un paldies Dievam, bija godīgs cilvēks uz tās salas, viņš saka, no, polīs var dzert, jā, viņš saka, tajā ir policija, te tu dzer iekšā, kāpēc mēs latviski runājām, bet cilvēks saprotoši, jā, viņš saka, dzer kaut vai līdz nemaņai. Nu jā, mēs pagaršojam, bija 3 veidi, ko pagaršot, es pagaršoju visu 3, es pagaršoju vēlreiz, jo nevarēju saprast, kurš viņš tad, nu, manēju prastu nedzers, un tur bija tie pa velti, un tad kaut kāds īpašais rums, kas maksāja, ne, tad 3 eiro, nu, $3 par glāzīti. Līdz saka, es gribu to tā meiteni pilnīgi atpīk, jo, nu, visi iebrauc to vietējo, hop, to nopēr. Viņi tur lēja garām, aizlēja, tur, nu, var sakot, darīšanu. Nu, mēs tādā normālā ķiņķeri atbraucam mājās, protams, policija tur nav uz tās salas, un nākamā diena uz Rajetei. Rajetei, tā ir tā sala, ko mēs apguldojam. Šī ir tā arī, kur tā mistiskā puķa aug, jā. Mēs to puķi neredzējam, bet, nu, šī ir tā sala, jā. Šī man no visām patika vismaz. Kaut kur, nu, patika joprojām. Tas ir tas sabiedriskais, kas pa Piečuku aizved. Pa Piečuku aizved, viņš vienā laikā izbrauc un 5 vakarā laikam to savāc. Tā kā vajag, mēs iznomājam mašīnu, precīzi izbraucām, kuģītis bija atpakaļ. Jā, salas ēdnīca, lai jūs saprastu, viņa dārga. Ja, tātad šeit bija tā, ka es negribēju no rīta ēst, es paņēmu kafiju, līdz paņēmu omletu un kafiju. Ja, nu, kas kur? Samaksāmies kaut kā 20 eiro. Ja, nu, tā, nu, tāpēc es saku, tās cenas ir, nu, jā. Es godvārds nesaprotu, jo liekas, nu šitāds tāds, bet šis tāds diezgan zolīgs, jā. Tāpēc, jā, tur ar ēšanu ir tā, vietējiem kaut kādu mūziķim. Un, nu, šī Rajetei bišķi pēc pilsētas izskatījās, bet tikai šī iela, ja. Tad, respektīvi, te viss sākās un arī beidzās. Tirgus diezgan liels, diezgan vienvērtīgs, ja, tātad tur ir zīvis un ir principā dārzi, ja, nu zīvis smuks sakaritāts pēc fenšuļu, pēc krāsām un tā tālāk. Jā, nu tad atkal kārtēji šitie te bija viens smuks, kad šī vieta man patika, jā, bet tā Rajetei bija kaut kā, nezinu, man neuzrunāja līga arī ne. Bija smuka, nereāls smuka, bet kaut kā nebija tas, kas citās salās. Jā, te grāmatā smalkāk rakstīja šīs svētvietas savu laiku, un tas, kas palicis pāri, viņi bija visā klusā okeānā viena no svarīgākajiem. Tas sabrauc pat no Fidži, lielie virsēži, kas tur bīdīši tēls, tā kā es teicu, ārlietu ministrs sapulcs, ja. Bet šī vieta arī bija nereāli kārsta, mēs vienkārši izkāpām. Es beigās saku, es nekur neiešu, sēdēju mašīnā dronas, brauc augšā nofočēju, aizbrauc, nenormāli kārsta bija. Tā kā jā, nu tad mēs aizgājām atkal vienā ļoti garā pārgājienā, 10 minūtes uzstāpam augšā, kur tāda interesanta akmeņa, kur mēs līgot lejā no lauju un tādu formu iegūt. Nu un tad noslēgums ir slavenā Bora Bora, jā. Bora Bora ir ļoti maziņa, un viņa savu laiku amerikāņiem pēc Pearl Harboras bija pati galvenā. Principā var teikt paldies amerikāņiem, kas viņu attīstīja, viņa līdz tam vispār būtu arī palikusi visticamāk nekāda, bet redzat, tā tad kreisā pusē ir vienīgā vieta, kā tu var ieiet iekšā pie tās salas ar kuģi. Ja, tātad tur pietiek nolikt 2 tilgabalus uz lielajiem kalniem, kas nosac to, neviens kuģis tur iekšā netiks. Ja. Un amerikāņi vēl ko izdarīja tur tā augšējā sala, kas ir pat ne sala, tas garais cīsiņš, viņi tur uzseva lidos, kas joprojām kalpo. Tā bija pirmā lidos vispār franču kolonēs, jā, pirms tā hitī. Nu, un tad attiecīgi, jā, un mūsdienās to visu, protams, arī izmanto, un sanāk tā, ka tu aizlido uz to tur, un tev pakaļ ir smuks skuteris, kas viss cilvēks aizved uz galveno salu, jā. Nu, un pats pirmais tu izēja ārā, un tu jau ģīksti vienkārši, jā. Nu, šis ir tas, ka, Dievs, kur skaisti, jā, viss tas ūdens. Tas skuteris sagaida, kamēr pēdējais cilvēks savu bagāžu izvilksies, un tad viņš ir pavēlti, jā. Tātad mums vēl paveicās, mēs tieši vakarā. Mēs tagad atbraucam uz to salu, iznomājam uz 3 naktīm. Mēs īstbungālu nevarējām atļauties, bet mēs pusbungālu iznomājam. Tas, zin kā, tas ir, ka virtuvi ir uz sauszemes, bet guļam izskatu uz tādu, es teicu, pusbungālu. Bet baigi feinā vieta un tāda baigi feinā meitene, viņi mums atbrauc pakaļ no viesnīcas.
ar mašīnu aizved, viņai arī patīk melnais humors. Tā kā cilvēkiem patīk, viņam automātiski saka kaut kā patīk. Nu, un tad mēs tur izvidājāmies, un mums ļoti palīdzēja gan ar mašīnām, gan visu kaut ko. Nu, un tagad, jā, mēs tagad ar meiteni sakam, vajag mašīnu, un saka, es pazvanīšu, un, protams, visas mašīnas ir aizņemts, un tagad saka, labi, es pazvanīšu, nu, kam vajag pazvanīt. Viņi pazvan, kam vajag pazvanīt, jā, mūsu rīcībā tiek nodot atkal mazais mēsls, nu, tas, kas stāv tur. Bet mums viņam jāiet pakaļ uz oficiālo nomas punktu. Mēs aizem, nu, mums tīpa atrunāts, viņi saka, iet garām rindai, jums ir, nu, vispār atrunāts. Mēs tagad piebrauc kruīzes kuģis, nenormālākā rinda, un pirms mums stāv tāds džeks manā augumā jau gados, un sieviete, maziņa, tā bija vienīgā maziņā, nu, viņi tieši pie mašīnas stāv stūrīgi. Un viņi ir iznomājuši mašīnu, bet viņi kļūdījušies ar mēnesi. Ja? Tātad viņi iznomājuši uz novembri, bet tagad ir oktobris. Un nu, tie cilvēki galīgi, nu, visi viņiem tā vienīgā diena var borā, un viņi stāv tādu nekādas, saka, līdzi, nu, paņemam šitos, nu, tipo, saka, ņemam, jā. Es saku, nu, davai, ja jūs ielīdīsiet kaut kā aizmugurē, tas žeks tāds pats kā aizgandrīz, 5 centimetri mazāk. Saka, ja jūs aizmugurē ielīdīsiet, davai degvielu uz pusēm, nu, nevis degvielu, bet šito nomu uz pusēm, braucam. Nu, viņi patnās ielu, braucam, jā. Sanāca, ka mēs sabraucām salai apkārt, mēs tagad, nu, tādu normālu čomaku esam, viņi pie mums šovasar ciemos brauc, ja tā pilnīgi negaidīgi. Viņi arī aicina uz Ameriku, es domāju, ka mēs izmantosim viņu tiešām, tas bija arī baigi tā, kā sanāca, viņiem tas bija pirmais kopīgais ceļojums, kaut gan viņi gados, viņiem ļoti daudz auģu bērni, ko viņi ir izaudzinājuši, viņi saka, mēs pirmo reizi, nu, kaut kur. Tā kā, nu, tāds prieks, ka mums sanāca palīdzēt, braucām kopā, tāda humora arī bišķi saprot. Atkal bija svētdiena, jā, tur daudz dievkalpojumu, nu, un visi šitie smuki skārti. Bora, mēs apbraucām, mašīnas noma ir uz 8 stundām, nav uz dienu noma. Jā, tev 5 viņi jādod, ko tu darīsi pēc 5? Lodis, jā, nafīgi tev tā mašīna. Apbraukt salai atkārt, tu pa 40 minūtes. Jā. Pirms mums vēl viena amerikāņu noma arī no tā kruīzes kuģa, tā meitene, mēs tieši vienlaiks nodām to mašīnu, saka, cik jūs reizes apbraucāt apkārt? Es 7 reizes. Es saku, mēs nāpi vienu pasprindu, ko jūs darījāt. Es saku, jūs gājāt uz Lielgabalu, tur Lielgabalu ir, ja es saku, jūs gājāt tur, tur tas ir, nu viņi vienkārši tupu brauc apkārt, domāju, kas tur būs, jā. Mēs braucām un gājām visu kaut kur. Protams, nu tie skati, mēs visur stājāmies, kur vien liekas. Un, nu, tie Lielgabali, kas sargāja, uz viņiem jākāpj augšā. Nu, man bija žēl tos amerikāņus, mēs līgi uzrāvām augšā, bet, nu, bija baigi stāvais un nereāli kārs. Jā, beigās, nu, tā vecam gandrīz noripoja, šeiks viņi tur kaut kā turēja. Bet, nu jā, var principā uzkāpt un pēc tam vēl varēja uz vieniem citiem, tur atkal mēs ar to vīrieti aizgājām, meitenes palika mašīnā, negribēja nomirt, un principā vislabāk darīja, jā. Jo līdz šitiem tik, te bija kāds 15 minūtes pa klāju lauku, bez kādas ēnas, un tas bija čaubām vīnā. Jā, visi šitie skati, šī tāda slavenākā pludmala, kur visi peldās, bet mēs nepeldējām, jums pie mājas bija principā pludmala, pat aizņemot no džekūzi liekt iekšā, šitie tie sivēni atkal, kas, nu, visu kaut ko mums atņem. Nu jā, un tad nākamā dienā, nu ko darīs, mums 3 dienas, davai nomājam ūdensmočus. Es neesmu braucis, Līga nav braukus, amerikāņi bija prom, mašīna mums vairs nav. Davai, tā meitene atkal sarunā, viņa saka, atbrauks manēšu čomaks, viņš Līga, tu aizies vēl pastāvēt, saprasa. Nu, tev jau uzlīmēs mašīnu stāvā. Un tagad, jā, tagad ūdensmoči atbraukums pakaļ arī džeks tāds manā lielumā, tāds bifels riktīgs, jā. Viņš saka, es man davai braucam, mēs esam saimniekus, jums labāki ūdensmoči, labāk. Aizbrauc, viņš saka, kādreiz esat braukuši? Viņš saka, nē. Viņš saka, labi, es varu sakot, tu brauc atsevišķi uz moča, nu man, tu esi liels, es tavēju ņemšu pie sevīm, es lūdzu, jā. Bet beigās viņš, nu, nevis nekā uz visu laiku, bet ka uz to braucienu, un aptiecās, ka, nu, viņš vispār ņem pie sevīm. Bet, nu, jā, beigās izrādās tikai uz to braucienu. Tagad, jā, apsēdi Līgu, un mums vēl viena ģimene ir. Nu, tie bija nenormāli smieklīgi. Džeks, kas izskatās, kas visu laiku lieto kaut kāds LSD, viņš sēdē un pilnīgi sakņums tāds aizmugurē. Un sieviete, kas man liekas, kurī kaut ko, jā, viņas, davai, paliek brauksim, davai, kārķojam, jā. Tagad, nu jā, kompānija tātad tas man nolīga pa priekšu, tad viņš pastās uz mani, viņš saka, ka es bišu adekvātāks to aizmugurē, nu un tie pa vidu, lai tu draugā.
Nu, tagad braucam, un tad ir tā, ka to mocu, lai viņš nekratītos, viņš ir jāspiež vismaz uz 3-5 km/h. Izklausās nekas. 3-5 km uz ūdens ir, tur nenormāli ātri, nu nenormāli ātri. Un tu uzspied, un viņš ir baigi jūtīgais, un viņš, nu labi, tu kamēr pierod kaut kāds 15 minūtes, kamēr tu saproti, kā viņš tur braukā. Tā tur met riņķus kaut kā, wow, jēs, nav brīvdienas žeks sēž, bet es sapratu, ka viņš tāpat ir rēķinājis, ka viņš kaut kur tuvākā laikā mirs, bet tas notiek tev uz moči, vai vienkārši kaut kā brauc. Tā tur nesēs, tagad es tur piebraucam pie šitām mājām, nu mūs atstāja no šiem, kur es esmu fočējis. Un viņš tagad saka, jūs te pagrozoties, es aizbraukšu, man grupā vēl 2 meitenes jāpret, nu no šīs piestātnes. Ir ok, jā, es tur stāvu vietā, smuki, ja tu negrēši tā smuki tā vilnīša maziņa, viņa tā mocīt, tā, jā. Tagad parādās tas man nolīgu, un parādās 2 vēl lielāki pajoļi uz moči. Jā, salīdzinot ar to, tā vecena vispār mierīgi. Bet tās tāds jauns, tās, wow, es tu, nu normāli tā kompāni. Tagad tas man saka, tu joprojām pēdējais, ja? Tā, sakies pa priekšu. Ja kaut kas, paceliet roku augšā, tas ir signāls, ka kaut kas ir noticis. Viņš līdzi, viņš māk braukt, viņš aizbraukt projām, un tagad, es domāju, tas vecens tūk lidos. Tikko es to padomāju, tā kā filmās, tā kā polīdus, viņš kaut kā uzrauja, uz to vilnīti, abas divas pagāja. Bez muldēšanas kā 3 metri, tas aizlido, bet tur ir tā, ka tā mocim, tu, kad iedarbini, tev tiek piešūta, tā atslāgi pie glābšanas, vai es tu izraudu, tas mocis neaizlidos kaut kur, viņš pat stāv gaida. Tās tu, beidzot džeks nāk pie saviņas, viņš pats ir roku. Kas ir noticis? Es tagad domāju, kam tu to cel? Es tad tevi redzā, ko es izdarīšu. Man nolīgi, tur jau zikā, jau tur pie Fidži kaut kur jau pa laiku uz mani skatās, jo man ir bišķi problēmas ar kājas, ne īsta zirga, ne īsta uz moči. Man citreiz viņi skatās, kā es tur jūtos un tā. Es tur viņai māju un rādu, ka tie tur tā tur uzsit, jā, tas malc atpakaļ, tas tur malc atpakaļ piebrauc. Tās viss sakāpušas atpakaļ, hi-hi-ha-ha. Toties tādu aktīvā veceni, tagad viņi saprot, ka var nokrist, jā, viņi to taisījā. Viņi saka, vīram, tu negribi pastūrēt. Es tagad domāju, ne, tagad, kad es vairs nebūšu aizmugurē, viņš brauc, tā kā plēma, nenormālākais. Jā, brauciens bija kolosāls. Kolosāls beigās es pat spiedu 70, tas ir ar mašīnu, kas var tas kaut kā, 260 tāpat sajūta, jā. 70 bija maksimālais, to izspiest uz tā moča. Kolosāli, jā, bija pa vidu izkāpām ārā, tā kā piekrastē varēja nopildi, es nodevu, tā kā Sīvens eīti nostājas nodevu, nevar piedomāties, nākamās 2 dienas bija zemdības tur, jā. Tā kā jā, šī tagad jau ir piekrastē, šī mūs tie pusbungāla, mūsējais ir galvenais kreisais, jā, pusbungāla, redzēt, ka pusmājas ir, tā kā. Un viņš starp citu uz nakti 70 maksāja, viss tā māja tev, jā, tā kā lielie viņi uz 50, bet tas ir bišķi pat kā, priekškām tur tā. Bet, tādu mēs atļāvamies, un te es domāju, mums vasarā aizbrauc uz kaut kādām cēsim, tad dabūs pa 70, nekā tu nedabūs. Te pat ir lētāk nekā. Tā kā principā, jā, tā, tad var ieslēgt gaismu, tad var kaut kāds jautājums uzdot beidzot, jā, un tā. Tas nemaz nav kosmos, nē, ir ok, jā, ja piemēram no tādiem tālajiem, Fidži lēts, vai cik sūri neskanām, jā, kaut kā ir sūrīgākie šitie te hosteli un viss šitais te, bet Fidži atkal pilnīgi normāli pārtika un tā tālāk mums puslētāk nekā Latvijā, jā. To var, bet biļetes, jā. Mēs tagad, ka otrais bijām Jaunzēlandē, es biju bijis pirms Covidam un likās, ka ļāks baigi dārgi. Viss mēs tagad tas jau bijām, pēdējā grāmata pa Jaunzēlandu. Cenas tāds paši kā pie mums, jā. Un visu to, ka tur tie latvieši mums deva mašīnu, kas mums vispār bija pagalma, un Jaunzēlandes brauciens izmaksāja lētāk, un kā brauciens atbalstīt mums ir basketbola komanda uz Iglandiju. Bez līdšanas, jā. Atmetam nost, protams, ceļu, bet vispārējais tur tikai pa benzīnu maksā, jā. Un tā kā, jā. Kāds ir atbalsts cenas? Tur bija kaut kas līdzīgs tā kā pie mums. Jā, kaut kas līdzīgs, tāpēc, ka man nav palicis atmiņā, ka tur būtu dārgāks un lētāks, varētu būt tie paši kaut kāds eiro sēnišana, kaut kas tāds, jā.
Bet tur tā starpība, ka tur ir bišķi jāpiedod tā degviela, ja? Tur nav tā, ka Norvēģijas vecā aiziet pa kreisi un mēs viņu atgriežam, ja? Tur ir tankers, kurš ieved, izmet, ja? Bet tas pats bija kaut kāds, nebija ne kosmos, ne arī lētā.